sveicināti. Dievs ir ļoti, ļoti brīnišķīgs. Un viņa darba ir ļoti, ļoti brīnišķīga. Viņš ļoti spēcīgi darbojas šajās dienās. Viņš izlej no sava gara. Un es šeit atrodos Skotijā, pilsētā Inverness, un es jau šeit esmu nodzīvojis kādus 2 gadus. Un šeit 2 gadu laikā Dievs ir sācis man runāt un rādīt vērtības, kas manā dzīvē ir visvērtīgākais. Un, jūs varbūt nezināt, es kalpoju 3 draudzēs, Seldzrīvā, Staicilē, Elojā. Bija 3 draudzes, kuras tā īpaši nenovērtēja un nenovērtēja to, ko Dievs man ir devis. Un tad Dievs man izsūtīja ārā no Latvijas, un es varbūt domāju, ka tas ir vēlns, kas man aizsūtīs, bet atrodoties šeit, sapratu, ka Dievs man ir šeit atsūtījis, lai sāktu izprast, saprast tās lietas, kas ir visvērtīgākās. Un es sapratu to, ka visvērtīgākais manā dzīvē ir kalpot Dievam, būt tajās draudzēs, kur Dievs man ir ielicis. Un viņš man runāja par raksturvietu, kur Dievs man rādīja, kur tur tiek runāts par zūdīšanos, par kurnēšanu, ka Dievs saka, nezūdaties, nekurnieties, skatieties uz putniem gaisā, netie sēj, netie sakrājas šūņos, bet debesu Tēvs par viņiem rūpējas. Un cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā par putniem, un Dievs var runāt par zāli laukā, kad, par puķēm un visu, ko tu redzi, ka tu ieej vienkārši dārzā, tu redzi puķis, un viņas ļoti skaisti, un Dievs saka, ja tās tik brīnišķīgi paņem un Dievs ietērp, ka viņš to ietērp tādā skaistumā, pat Salamāns visā savā godībā nav bijis tā ietērpts, cik daudz vairāk mēs esam vērti, un tad Dievs runāja, ka mēs esam ļoti, ļoti vērti viņa acīs. Un tad es domāju, ka mana dzīve ir tā kā norakstīta šeit ārzemēs, kad man vairs nav atpakaļ ceļa, bet Dievs, es vienkārši ļoti daudz sāku lasīt Bībeli, lūk Dievu meklēt viņa vaigu, un viņš sāk man runāt, kad esmu viņa acīs vērtīgs, un kad viņš var atjaunot visu to, no kā es aizgājis projām. Un Dievs tiešām ir rādījis ļoti, ļoti daudz brīnums, un viņš parādījis ļoti lielu žēlstību. Un es gribu vienkārši pateikt jums, dārgie skatītāji, internet draudzi skatītāji, vienkārši brāļi un māsas, ja jūs domājat, ka jums dzīvē neesat vērtīgi vai Dievs jūs ir atmetis, nē, viņš nekad neatmet. Un tas ir tas, ko es iemācījos, ka no viņa plūst tāda milzīga mīlestība, no Dieva tāda milzīga žēlstība, ka viņš tik ļoti, ļoti mūs mīl. Un ja es kādreiz kaut kādu šaubījos par viņu mīlestību un cik esmu vērtīgs viņa acīs, tad šodien es saprotu, un ja es vienkārši iešu draudzēs runāšu, neko citu nevaru runāt, ka tikai par viņu mīlestību, žēlstību, kad viņš piedod jebkurā situācijā, jebkur tu atrodies, Dievs to var izvilkt ārā, viņš jau tev atjaunot svētīt. Un es domāju, ka ja tu šodien galvu nokāri sēt kaut kur, Dievs tev ar degunu pacelt augšā, un vienkārši tevi tā sapurināt kārtīgi un vest uz priekšu. Un es jūtu, ka man Dievs vēr durvis vaļā, un viņš tev vēr durvis vaļā, tā ka esi svētīts, brāli un māsi, Jēzus Kristus vārdā. Amen.